Piektā leģenda. Leģenda par mūžīgo dzīvi. Iepriekšējā leģendā tika pastāstīts, kā cilvēks pēc nāves blīvajā pasaulē un dzīves smalkajā un ugunīgajā pasaulē atkal atgriežas uz zemes, lai dzīvotu nākamo dzīvi. Tā atkārtojas katras cilvēka dzīves. Bezgalīgā dzīvju virknē cilvēks iegūst aizvien pilnīgāku un pilnīgāku dzīves pieredzi, kura iemiesošanos starplaikos, tas ir atrodoties ugunīgajā pasaulē, pārtopa par cilvēka spējām un raksturu, ar tām spējām un to raksturu, kas izveidojies iepriekšējā dzīvē. Tā attīstās cilvēka apziņa. Šī katra cilvēka apziņas evolūcija noris pēc noteikta plāna, kas paredz atklāt viņa snaudošo dievišķumu. Īstenojot šo plānu, cilvēks izdzīvo savas atsevišķās dzīves, un katra viņa dzīve ir kā viena diena mūžīgajā dzīves skolā. Tā cilvēki, lielo gudrības skolotāju pamācīti, apgūst zināšanas, kuras nepieciešamas pārējai no vienas klases uz nākamo. Jaunai dvēselei, kas nesen iznākusi no dzīvnieka attīstības stadijas, mācību plāns ir egoisms ar tā sīkumaino neatlaidīgo es to gribu, lai pastiprinātu šīs dvēseles individualitātes centru. Tā mācās pirmās klases cilvēki. Viņi ir tikai iedīglī un neprot iegrožot savas vētrainās kaislības un savu rupjo iedabu. Viņi piedzimst mežoņu vidū un puscivilizētās rasēs, kā arī civilizēto sabiedrību atpalikušajiem un noziedzīgajiem tipiem. Viņi daudzas reizes pēc kārtas iemiesojas vienā un tajā pašā apakšrasē, ar nelieliem pārtraukumiem starp iemiesošanās reizēm, lai gan uz ilgu laiku var tikti aizturēti smalkās pasaules zemākajās sfērās. Taču pēc daudzām dzīvēm mežoņu klasē plāns mainās, un mācība, kas cilvēkam pakāpeniski jāapgūst, ir nevis es, bet mēs. Viņam tagad jāiemācās dalīties ar citiem, nevis prasīt tikai sev. Otrā klasē ir viduvējas attīstības cilvēki ar ierobežotu pasaules uzskatu. Viņu garīgais apvārsnis nepārsniedz savas ģimenes, savas valsts vai nācijas ietvarus. Viņi daudzas reizes iemiesojas vienā un tajā pašā apakšrasē. Tad debesu sfērās viņiem tiek dota neliela atpūta, kuras ilgums atkarīgs no dzīvē gūtajiem panākumiem sevis garīgajā attīstīšanā. Šīs divas pirmās mežoņu un civilizēto klases pārstāv vairāk nekā 9/10 daļas no visas cilvēces. Tad pienāk nākamā garīgā pakāpe, kad vēlme dalīties citu rūpēs kļūst par cilvēka dzīves galveno sastāvdaļu. Ļaujiet jums palīdzēt, saka logosa plāns, tā cilvēka sirdī, kurš tiecas uz garīgumu. Trešajā klasē ir kulturāli cilvēki, kuri tiecas pēc zināmiem cildeniem mērķiem un kuriem ir zināmi cildeni ideāli. Viņu garīgais apvārsnis ir paplašinājies līdz cilvēces vienotības izpratnei. Jaunā veidā viņi iemiesojas 2 reizes vai 3 reizes katrā apakšrasē. Iemiesošanās starplaiki ir dažādi un var ilgt simtiem un tūkstošiem gadu. Vidēji no 700 līdz 1200 gadiem. 4. klasē iekļauti gudrības skolotāju audzēkņi, kuri apzināti veido savu nākotni. Logosa plāns liek viņiem dzīvot sava skolotāja vārdā, kļūt ar katru dienu cēlsirdīgākiem, tās labklājības sargiem, kuru skolotājs rada pasaulē.
Skolēni labprātīgi atsakās no savām tiesībām ilgstoši baudīt svētlaimi ugunīgajā pasaulē, lai tādējādi pātrinātu savu evolūciju un tūdaļ pēc nāves atkal no jauna iemiesoties. Katram ir savs skolotājs, kas pats izraugās viņam ģimeni un apstākļus, kādos būs jāpiedzimst. Pašā pēdējā pakāpē, gudrības skolotāja pakāpē, logosa plāns pilnīgi īstenojas, un dvēseli dzīvo neizsakāmā cilvēku un Dieva vienotībā. Ne savu gribu meklēju, bet Tēva gribu. Tāda ir viņa rīcības lūgsna. 5. klasē iekļauti retie cilvēces ziedi, kuri pabeiguši savu cilvēku evolūciju un sasnieguši dievcilvēka stāvokli. Viņi vada mūsu evolūciju. Viņiem nav vajadzīga jauna iemiesošanās, un viņi iemiesojas pēc pašu gribas, lai veicinātu evolūciju un cilvēces labklājību. Kad skolotājs vēlas piedzimt, viņš pats izlemj, kad un kur viņam piedzimt, jo viņš ir absolūts sava likteņa noteicējs. Tātad uzturēšanās laiks citās pasaulēs ir ļoti dažāds, no dažiem mēnešiem līdz 1000 gadu. Viss atkarīgs no cilvēka attīstības un brieduma. Jebkura dzīve ir noteikta mācība, noteikts uzdevums, kas jāizpilda. Ja cilvēks sekmīgi atrisinās sev doto uzdevumu, viņš savā evolūcijā virzīsies ātrāk. Ja mazāk sekmīgi, viņš vairāk kārt atgriezīsies tajā vietā, tajos apstākļos, kur neguva panākumus. Pamatrases un to apakšrases spēlē savas lomas dzīves teātrī, lai dotu mums pieredzi. Lūk, kāpēc hierarhija ievieš fiziskas atšķirības apakšrasēs un izvieto tās gan kalnu apvidos, gan jūru krastos. Lūk, kāpēc hierarhija iesūtīja apakšrasēs dažādus vienotās patiesības aspektus, kas izpaužas reliģijās un filozofijās, kuras hierarhijas vadībā parādās dažādās apakšrasēs. Iedomāsimies dvēseli, kas pēc kārtas piedzimst katrā apakšrasē, sākot ar piedzimšanu pirmajā Atlantu apakšrasē. Cik savdabīga pieredze būs dvēselē, kura iemiesojusies primitīvā, milzim līdzīgā cilvēkā, un cik atšķirīga būs šī pieredze otrajā apakšrasē, klusā un izturīgā, pret sauli un mākoņiem jūtīgā kalnietī. Iemiesojusies Atlantīdas vai Peru Toltekā, dvēsele gūst administratora pieredzi vienā no apbrīnojamākajām patriarhālajām pārvaldēm, kas arī padarījušas Toltekus slavenus. Šāds administrators uzņemtos visas smagās rūpes par kāda ciemata vai provinces labklājību, turklāt mācoties apslēpt pats savu personību, visu mūžu kalpojot saviem līdzpilsoņiem. Būdams Turānas kolonists, cilvēks pierod klaiņot jaunu zemju meklējumos un cīnīties ar dabu jaunās apmetnēs. Būdams kareivīgs pirmatnējs semīts, viņš pirmām kārtām iemācās būt cīnītājs, kas attīsta spējas ātri izlemt un apzinās, ka viņa dzīve nepieder pašam, bet gan ciltī. Kā akadiešu apakšrases jūras braucējs un tirgotājs, cilvēks iepazīst jūras maģisko spēku, apzināsies nepieciešamību ievērot psiholoģiskos momentus preču sadalē, kā arī izkops garīgās spējas lietišķā sacensībā. Bet pēc tam, kā ķīniešu zemnieks, kurš nekad neatstāja no priekštečiem mantotu fermu, cilvēks tuvu iepazīst nedaudzos savus sāģus iedzīvotājus, dalīdamies viņu rūpēs un raizēs.
un tālu no kara un tirdzniecības trokšņiem mācīsies izzināt dzīves iekšējo jēgu. Sekojot dvēseles klaiņojumiem jaunajos iemiesojumos, pakavēsimies pie tās parādīšanās 5. rases vidū. Droši vien dzīve Indijā uz to ir atstājusi savu neizdzēšamo iespaidu, dodot kaut ko no indusam piemītošā filozofiskā un abstraktā dzīves skatījuma. Vēlāk, senajā Ēģiptē, tās praktiskās un laimīgās tautas vidū, dvēsele attīsta citu savas iedabas pusi. Un, ja cilvēks piedzimtu par arābu pašā tūkstneša vidū, vai tiešām šis tūkstnesis neatstātu savus pēdas viņa dvēselē, ieliktams tajā smalku iejūtību, spēju apjaust dabā notiekošās neparedzamās dzīves norises un izprast tās diženumu. Kā civilizācijā dzimis irānietis, kas ievirzīts gūt panākumus tirzniecības sfērā, cilvēks būtu spiests apgūt atjautību un iniciatīvu, kā arī māku godīgi vadīt savu uzņēmumu. Pēc tam kā ķelts, iespējams, kā grieķis Atēnās, kāda jauna dzīves uztvere cilvēkam rodas, ja viņš ir pārliecināts, ka dievi ir visur, kā ūdenī tā uz sauszemes, ja viņš ir pārliecināts par savu dievišķīgo izcelsmi, par to, ka dzimis, lai pārvērstu dzīvi mākslā, par ideālu uzskatītums, vispusīgumu, kas attīsta dabas vingabalainību un veselīgu sirds noskaņu. Kā romietis, kas ir stingrs pārliecībā, ka reliģija, ģimene un valsts ir viens veselums, un dziļā likumīguma apziņā ir gatavs pakļauties likumam, lai apgūtu pārvaldīšanas mākslu. Vai arī kā francūzis vai itālietis, kurš iejūtīgi un ātri reaģē uz emocijām un aizraujas ar idejām, par materiālajiem apvērsumiem nemaz nerunājot. Vai arī kā īrs ar pārmantotu sapņainību, intuīciju, eksaltāciju, kas mies ar skumjām. Bet pēc tam kā īsts teitoņu apakšrases pārstāvis Skandināvijā vai Anglijā vai pat Amerikā, kādas jaunas spējas var iegūt cilvēka dvēsele papildus jau esošajām īpašībām, praktiskumu un pateicoties zinātniskiem pētījumiem, spēju spriest, stāvot pāri periodiskajam godīgumu darījumos un individuālismu. Attiecībā uz nākamo 6. apakšrasi, kas tagad veidojas Austrālijā, Jaunzēlandē, Amerikā un citās jaunās vietās, mēs jau varam paredzēt dažas tās īpašības, brālības jūtas un jauna vecāku un bērnu savstarpējo attiecību izpratne, sadarbība materiālās evolūcijas lietās, intuīcija, jauna pieeja pasaules problēmām, atbrīvošanās no vecās pasaules tradīcijām, mīlestība pret saules gaismu, svaigu gaisu un visu, kas tuvina cilvēkus. Iedomāsimies arī to, cik atšķirīgai vajadzētu būt dvēseles pieredzēji, ja tā iemiesotos tajās pašās apakšrasēs sievietes ķermenī, pildot sievietes pienākumus. Tajā attīstītos jaunas jūtas un jaunas atziņas, bez kurām dvēsele šķiet būtu nabagāka. Un tā kā cilvēkam nepieciešamas ne tikai tās īpašības, kas piemīt dažādu stāvokļu un mantības ļaudīm, bet arī īpašības, kas piemīt dažādiem dzimumiem, cilvēks iemiesojas gan vīriešu, gan sieviešu ķermeņos. Šo atšķirīgo iemiesošanos skaits atkarīgs no dvēseles prasmes pārvērst iegūto pieredzi spējās. Parasti mēdz būt ne vairāk kā 7 un ne mazāk kā 3 iemiesošanās pēc kārtas vienā un tajā pašā dzimumā. Tā civilizācija uzplaukst un noriet.
attīstot cilvēkos to vai citu īpašību. Taču visa pamatā ir šis reinkarnācijas process. Civilizācijas parādās un pazūd tikai tādēļ, lai kļūtu par mūsu darbības un pieredzes lauku, lai sniegtu mums jaunus pārdzīvojumus dažādās dzīvēs. Šīs civilizācijas tiek radītas no pīšļiem. Tām tiek ļauts nospēlēt savu īpašo lomu, bet pēc tam tās vai nu nogrimst jūras dzelmēs, vai iet bojā ugunīgās kataklizmās. Taču visas tās ir tikai ainas no drāmas, ko mums paredzējis Logos, lai mēs labi un pareizi izpildot tajās savas lomas, kaut kad varētu pielīdzināties viņam, Logosam. Cilvēki secīgi iziet visus laikmetus un rases, visas kultūras un sabiedriskos stāvokļus, lai pats ar saviem spēkiem, ar savu personisko jaunradi līdz pilnībai attīstītu visas tās dievišķās īpašības, kas cilvēkam dotas kā iespējamības. Katra jauna iemiesošanās ir kā zāles, kas pamazām palīdz cilvēkam atgūt veselību. Nespīdēs granīts, kas netiks pietiekami daudz pulēts. Pēc izcilām iemiesošanās reizēm nāk gluži ikdienišķis, kas zina, kāds vērtīgs priekšmets ir jāatrod, ejot šo grūto ceļu. Valdnieks nākamajā dzīvē var būt melnstrādnieks, bet kurpnieks senators, jo iemiesošanos maiņu nosaka psihiskie faktori, nevis atšķirības uz zemes. Dišķiltīgas iemiesošanās mijas ar vienkāršām. Iemiesošanās darba cilvēkā var kāpināt apziņu vairāk nekā iemiesošanās visos šīs pasaules varenajos. Visas smagā darba jomas ir atradumu pilnas. Vajātie iemācās vairāk nekā vajātāji. Katra dvēsele attīstās pati savas individuālās mūžības ietekmē, taču ceļā uz savu dievišķīguma īstenošanu dvēsele dodas nevis viena, bet gan kopā ar citām dvēselēm, kuras tā mācās mīlēt. Patiesas mīlestības saites starp dvēselēm saglabājas uz visiem laikiem, un lai kādi arī būtu to apvalki un lomas uz zemes, patiesā mīlestība tiks šīm lomām cauri, kā dzirkstele no vienas dvēseles uz otru. Fiziskā radniecība nav tik svarīga. Patiesas mīlestības spēks vienmēr izpaudīsies kā mīlestība un kalpošana, lai kāds arī būtu karmas valdoņu noteiktais dvēseles ceļš uz zemes. Aplūkosim divus piemērus, divas leģendas par mūžīgo mīlestību daudzu gadsimtu garumā. Pirmajā piemērā L, K un B, trīs dvēseles, ir savstarpēji saistītas ar ciešām daudzām pagājušās dzīvēs rūdītām mīlestības saitēm. L un K dvēseles 1200 gadus mita viņās pasaulēs, bet B dvēselē starp divām dzīvēm uz zemes pagājuši tikai 700 gadu. Skaidrs, ka L un K nevar piedalīties visās B dzīvēs. Laika posmā, kurā B bija 31 iemiesošanās, L to bija tikai 20, bet K 24. L sastop B un viņi kļūst par vīru un sievu, taču šajā dzīvē viņi nesastop K. Kad L piedzimst no jauna, viņš kļūst par K vīru un B svaini, taču starplaikā L un B katram bija pa vienai dzīvei, kurā tie nesastapās ar K. 31. iemiesošanās laikā B sastop L 12 reizes, bet L un K kopā viņš sastop tikai 8 reizes. Saikne starp L un B ir sevišķi cieša, lai kādas arī būtu viņu savstarpējās fiziskās attiecības. Gan kā vīram un sievai, vai sievai un vīram, gan kā brālim un māsai, gan kā tādiem mīlētājiem, kuriem liktenis neuzsmaida, un viņi nevar savienoties laulībā. Vienmēr dvēsele runā dvēseli.
Kādā no dzīvēm sievietes iemiesojumā K pieņem par audžumeitu mazo L. Citā L vīrieša iemiesojumā adoptē mazo puisēnu K. Otrajā piemērā var izsekot, cik daudzveidīgi izpaužas mīlestības saites starp subjektiem R un D, tiekoties 14 iemiesošanās reizēs. Kad R maina dzimumu un 2 reizes iemiesojas kā sieviete, iemīļotais subjekts pirmajā gadījumā iemiesojas kā viņas dēls, bet otrajā kā viņas vīrs. Kad D maina dzimumu un 3 reizes iemiesojas kā vīrietis, viņš trešajā dzīvē sastopas ar R, kurš arī ir vīrietis, un starp viņiem izveidojas neparasti savstarpēju simpātiju un draudzību jūtas. Citā iemiesojumā R ir garīdznieks, un pie viņa atnes mazu meitenīti, bārenīti D, lai viņu iesvaidītu dzīvē templī. Drīz vien starp abiem izveidojas ciešas draudzības saites, un garīdznieks kļūst par viņas garīgo tēvu un vadītāju. Tad pienāk dzīve, kurā viņi atkal ir vīrs un sieva. 2 nākamajās dzīvēs abu sirdīs atkal iedegas mīlestība, taču viss noris smagos apstākļos. Seko dzīve, kurā D nesastop R, un tikai nākamajā iemiesojumā viņi atkal savienojas kā vīrs un sieva. Šajā dzīvē viņi nesatikās, taču neatkarīgi no tā, vai karmas valdoņu plānā viņiem paredzēts dzīvot atsevišķi vai vēlreiz savienoties, mīlestības saiknes starp abām dvēselēm tik un tā paliks stipra un nesaraujama. Un nav šaubu, ka nākamajās dzīvēs viņi atkal sastapsies, vai nu kā laulāts pāris, vai kā tēvs un dēls, vai arī kā draugi. Katrā ziņā turmāk satiekoties, viņi mīlēs viens otru, spēs parādīt visu mīlestības daudzveidību, kas izpaužas kā uzticība un pašu uzupurēšanās mīļotā labā, neatkarīgi no ceļiem, kādus viņiem būs lēmuši karmas valdoņi. Cilvēka daudzo iemiesošanos daudzveidīgās pieredzes mērķis ir attīstīt mūsu apziņas daudzveidīgos aspektus, pilnīgi atklāt mūsu slēptās spēka, dailes un dižuma potences, ar ko vienotā dzīvība dāsni apveltījusi ikvienu no mums. Cilvēka individualitāte veidojas gadsimtiem ilgi, viņa daudzo iemiesošanos dzīvju gaitā, viņa centienu un dotības ir iepriekšējo dzīvju uzkrājumu rezultāts. Jauna dzīve uz zemes tiek dota, lai viņš pilnveidotu savu individualitāti, papildinātu savu uzkrājumu ar kaut ko pozitīvu. Tāda ir cilvēka dzīves jēga uz zemes, tāds ir atkal iemiesošanās mērķis. Novērojamā atšķirība spējās ir lielākas vai mazākas attīstības rezultāts, lielāka vai mazāka cilvēka individualitātes sprieduma rādītājs. Garīgo un likumisko spēju krasās atšķirības, kas pastāvīgi sastopamas ģimenē, izskaidrojams ar to, ka garīgās īpašības, tāpat kā likumiskās, pieder paša individualitātei. Garīgo ceļojumu laikā cilvēks uzkrāj savu bagāžu, ko glabā savā apziņā. Jau bērnībā parādās noslieces, kuras nevar izskaidrot ne ar kādiem citiem cēloņiem, kā vien ar agrākajiem uzkrājumiem. Daudzajās dzīvēs gūto novērojumu un noslāņošanos apziņas dzīvēs sauc par snaudošo gudrību. Tā saucamās izzināšanas spējas tiek iegūtas daudzo uzkrājumu veidošanos gaitā. Iztēle ir agrāko pieredžu atspoguļošanās. Cilvēks ir iepazinies daudzos stāvokļos un tādējādi izsmalcinājis savas spriešanas spējas. Dažiem cilvēkiem ir ārkārtīgi attīstīta pacietība, bet citiem šī īpašība vispār nepiemīt. Tas ir tāpēc, ka ar pacietību apveltītais cilvēks nostiprinājis šo īpašību daudzās dzīvēs. Pacietība pieder pie tām īpašībām,
kuras sevišķi grūti iemantot gan uz zemes, gan smalkajā pasaulē. Tādējādi pacietīgs cilvēks ir daudz pieredzējis censonis, bet nepacietīgais ir iesācējs savās dzīvēs. Visa iepriekšējo dzīvju pieredze un zinība uzglabājas vienā kausā, kas ir viens visiem iemiesojumiem un atrodas nepārējošā ķermenī, nemirstīgajā cilvēkā. Atcerēties savas agrākās dzīves spēj vienīgi augstas garīgās attīstības cilvēks. Tikai gudrības skolotāja skolniekam reiz pienāks tāds skolotāja noteikts brīdis, kad viņam kļūst pieejama daudzu noslēpumu, arī savu agrāko dzīvju noslēpumu izpratne. Katrs cilvēks sevī glabā noslēpumu, tikai retums paveras aizsags, ļaujot skatīt pagātnes dzīves ainas uz zemes. Vienīgi pārkāpjot zemes robežas, cilvēks gūst apskaidrību un uzzina daļu no sava noslēpuma. Brīnumains ir uzkrājumu kausa atvēršanas process. Atmiņa pēkšņi apskaidrojas un pagātne nostājas cilvēka priekšā visā savā pilnībā. Neiznīcīgie uzkrājumi var izrādīties par īstiem dārgumiem. Priekšlaicīgas zināšanas par iemiesošanos augšupējošam garam ir ļoti kaitīgas, tāpēc tās tiek rūpīgi slēptas no dabas puses, kas vienmēr un visur darbojas pēc liederīguma likumiem. Nereti priekšlaicīga informētība par savām iepriekšējām dzīvēm var apturēt cilvēka tālāk augšupēju un iegrūst garu izmisuma bezdibenī, ja viņš uzzina par kādu pagātnē izdarītu sliktu nodevību. Vai arī pastiprināt gara iedomību, viena no tām īpašībām, kas var kļūt par lielāko šķērsli ceļā. Tāpēc svētīgs ir noslēpuma gudrais aizsags, vēl jau vairāk tāpēc, ka augšupvirzības gaitā gars pats paceļ šo aizsagu, redz savus iemiesojumus, un to jēga viņam kļūst saprotama. Būtībā ne jau viss izgaist no cilvēka atmiņas, kad viņš sāk jaunu dzīvi uz zemes. Pirmajos mūža gados daudzi bērni atceras agrāko dzīvi, tāpat arī starplaiku starp šīm zemes dzīvēm. Dažkārt viņi mēģina stāstīt par sevi dīvainas lietas, un vecāki tam nepievērš uzmanību vai arī uzskata to par bērnu fantāzijām. Atmiņu drumslas par agrākajām dzīvēm mēdz saglabāties arī pieaugušajiem cilvēkiem. Nokļūstot analoģiskos apstākļos, kādos viņš bijis kādā no iepriekšējām dzīvēm, cilvēks idejām asociējoties var pēkšņi atcerēties attiecīgus iepriekšējās dzīves notikumus, kas atbilst šīs dzīves apstākļiem. Tikai ne visi spēj šādu atcerēšanos pareizi novērtēt. Cilvēka evolūcija ir apziņas evolūcija. Cilvēka evolūciju var salīdzināt ar kakla rotu, kurā katra pērlīte ir kā gara diegā uzvērta viena fiziskā iemiesošanās. Taču vieglāk šo evolūciju ir savā iztēlē skatīt kā sarežģītu virsbūvi, kurā ar katru jaunu iemiesošanos uz zemes nāk klāt jauns ingredients, kas, protams, maina visu sastāvu. Var aplūkot iemiesojumu rindu kā atsevišķu dzīvju virkni, bet labāk skatīties uz iemiesojumu nomaiņu kā uz vienu garu dzīvi. Iemiesojumu starplaikus var saukt par sapni vai dienu. Pagātnē tas var būt sapnis, nākotnē diena. Tas ir atkarīgs no evolūcijas sekmēm. Mēs nemirsim, bet mainīsimies. Kā vēl skaidrāk pateikt par mūžīgo dzīvību? Nemirstīgais cilvēks, no pelniem atzimstošais fēniks, senatnes atstātais novēlējums. Dzīve nebeidzas. Ja to sapratīsim, pilnīgi mainīsies attieksme pret dzīvi uz zemes. Zinot dzīves negrozāmību un mūžīgumu, var iet bez bailēm, kad esam sapratuši, ka mūsu būtība ir neiznīcināma, varam šo vērtību likt svaru kausos.
Tikai tad, kad ir aptverts uz zemes ejamā ceļa īsums, var saprast bezrobežības diženumu un iemācīties pilnveidot savu garu. Vienīgi ceļa vienotības izpratne piespiedīs cilvēkus dzīvot skaisti un mirt kā ceļiniekam, kurš turpina savu ceļu. Nežēlīgais nāves lāsts kļūst par kosmiskās dzīves aicinājumu.